Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad ir pienācis laiks. Ir pienācis liktenīgais laiks. Skola. Bērns. Es nevēlos, lai jūs domājat, ka tagad ir jāgatavojas skolai, jo es parasti gatavojos pēdējā nedēļā. Tad jau viss ir nopirkts un ir palikušas tikai šķuntīgākās lietas, kuras jūs varat dabūt savā īpašumā. Congratulations! Nē, jums ir jāsāk gatavoties skolai. Skolai, olai. Kolai. Lai. Ai. Jums ir jāgatavojas skolai pēc iespējas ātrāk. Ja jūs vēlaties DIY, viņi nāks, jo tagad ir sākusies Joule School. Šīs dienas video es jums parādīšu, ko es dabūju savos iepirkumos. Ja kas es filmēju ar savu telefonu, jo es kameru atstāju. Pat un baklota. Very good stuff. Uj, es aizmirsu šito uzvilkt. Es ceru, ka jūs ne... Es tikko noplēsu vēl vienu puti. Labi. Es arī jums parādīšu savas pagājušās klades, jo man te bišku maz bija. Bet, ja jums nepatīk hauli, droši vien spiediet ārā, jo es jums darīšu kaut ko interesantāku. Vienkārši šodien man kaut kā negribējās domāt vēl, ja? Tātad, pirmais, ko es nopirku, bija šādas te 4 kladītes. Viena ir ar šādu skaistu žirafi. I love giraffe. Un tāda smieklīga, ja, tāda cute. Ar brillītēm un bow tie. So fancy. Bet, neuztraucieties, šādu plainu es neatstāšu. Es viņu ja? Ne, īstenībā man ļoti patīk, kā šis izskatās. Tad ir kaut kādas vēl šādas 4 kladītes rūtiņu arī. Fashion Animals. No, šāds neglīts skaists kaķis ar tetovējumiem, kas vispārīgi ir, manuprāt, ļoti nepiedienīgi, jo viņi māca bērniem, lai viņi zīmē kaķiem virsū tetovējumus, kas man liekas vienkārši šausmīgi. Tāpat kā šeit viņi māca, lai likt virsū nabaga dzīvniekiem kaut kādus sviestus. Nu. Tad es nopirku šīs skaistās kladītes. Man ļoti patīk sunis. Re, kur ir 4 suņu ar līnijām. Un re, kur ir tāds watercolor ar rūtiņu burtnīcas. Man pagājušo gadu vēl tikā šādas, protams, tik neglītas nenopirku. Viņa pati uztaisīja un esmu diezgan proud, izskatās diezgan briesmīgi. Nopirku es šo, lai es varētu turpināt taisīt šī tik neglītas klades. Un es to pārlīmēju virsū saviem dizainiem. Tad es nopirku, cik te ir 4 piltenes. Šīs ir vislētākās. Nē, lētāks bija vēl šķintīgāks. Post-it notes. Un tad es nopirku vēl stikerīšus. Šādu zīmuli, jo tikai vienu, tāpēc, ka man ir ļoti daudz zīmuļi. Un tad vēl es nopirku šādus markers. Man liekas ļoti saprotami, kāpēc, jo man vajadzēja. Un tad es biju veikalā, tagad lūk neatceros, kā viņu sauc pavisam nopietni. Es tur dabūju amatanaz, tad šie tādi beads, pērlītes, tādas skaistas. Matches my skin tone, vai ne? Visas matches. Vašīteipiņu un vēl šādus 3 vašīteipiņu. Šis man ļoti nepatīk. Es nezinu, kāpēc es nopirku šo.
izstāsta vienkārši šausmīgi. Īstenībā man ļoti patīk. Bet tātad šie ir tādi papīri. Negribu lielīties, bet, es jau varētu uztaisīt smukākus. Man gan būs slinkums. Nopirku šādu, 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 šādu un šādu. Tas ir arī viss. Rakstiet komentāros, īstenībā nerakstiet vispārīgi reāli, tad, kad es jums kaut ko prasu, kādas video idejas, tas ir vienkārši tāpēc, ka es vēlos ar jums komunicēt. Īstenībā man diezgan neinteresē, ko jūs vēlaties, lai es taisu tikai priekš sevis šo, tāpēc piedodiet, jā. Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirstiet nospiest like, kā arī subscribe, komentēt apakšā video idejas, jo man nav ideja, ka komentēt vienalga, ko jūs komentējat apakšā, es tāpēc tas nestos.